Čau, darbīgie Mēs Brau klausās skatītāji! Ieklausies šajā vārdā – uzņēmējdarbība, uzņēmība un darbība. Ja tev piemīt uzņēmība un esi gatavs arī darīt, nevis gaidīt, kamēr kāds kaut ko izdarīs tavā vietā, tad uzņēmējdarbība ir domāta tieši tev. Tas ir lielisks veids, kā attīstīt savas prasmes, īstenot idejas un iegūt pirmo darba pieredzi jau agrā vecumā. Uzsākot savu biznesu jebkurā vecumā, tas tev dod tādu fantastisku iespēju apgūt finanšu pratību. Tu vari iemācīties pats pieņemt savus lēmumus un galvenokārt būt priekšnieks pats sev. Bet vai tu zināji, ka arī no valsts puses tiek piedāvāti vairāk atbalsta pasākumi, lai tev palīdzētu spērt pirmos soļus uzņēmējdarbībā? Piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra organizē konkursus un dažādus bezmaksas izglītojošus pasākumus, kā arī sniedz praktiskus padomus, ar ko sākt savu biznesu, vai vēl pirms tam ar Junior Achievement svētību tu vari izveidot mācību uzņēmumu skolā. Tāpēc, lai iedvesmotu tevi, Emīls šodien dosies uz Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūru un Junior Achievement un tiksies tieši ar tiem cilvēkiem, kas šo atbalstu piedāvā. Par skolēnu mācību uzņēmumiem esam jau raidījumā runājuši ļoti daudz, bet nekad neesam runājuši ar šīs iniciatīvas veidotājiem. Vai jūs varat lūdzu pastāstīt, kāpēc tad jūs domājat, ka jau pat skolā ir jāmācās uzņēmējdarbība? Es varētu teikt, ka skolēni mācās uzņēmēju darbību, viņi nemācās par uzņēmēju darbību caur mūsu programmām. Tā ir vairāk mācies darot pieredze, kur skolēni praktiskā veidā apgūst pilnīgi visus uzņēmēju darbības soļus. Un tas ir svarīgi, es teiktu, pilnīgi ikvienā profesijā, jo šī ir metode, ar kuru apgūst visplašākajā mērā uzņēmēju spējas. Un tas nav stāsts tikai par uzņēmējiem, jo šajā programmā skolēni iemācās, kā ir strādāt komandā, kā ir prezentēt, kā notiek tiešā pārdošana, kā notiek komunikācija ar klientu, zīmolvedība. Tas faktiski ir pasākumu aktivitāšu kopums, kurš ļoti palīdz jaunietim attīstīties kā personībai, kura noderēs šīs visas zināšanas ir pilnīgi ikvienā darba vietā, ikvienā profesijā, ar kuru viņi nākotnē izvēlēsies. Tieši tādēļ, manuprāt, pilnīgi ikvienam būtu jāapgūst šī programma, neskatoties uz to, vai viņš būs uzņēmējs vai nebūs. Ko no sevis izsaka šis skolēnu mācību uzņēmuma modelis? Tas izsaka to, ka skolēns pats personīgi praktiski apgūst pilnīgi visas uzņēmējdarbības prasmes un iziet cauri pilnīgi visiem uzņēmējdarbības soļiem. Tas nozīmē to, ka pirmkārt lielākā daļa nezina, kā veidot uzņēmumu, bet otra daļa nezina, ko veidot. Tad tā ir sarežģītākā lieta. Tad skolēni mācās, kā ģenerēt biznesa idejas, viņi rada biznesa ideju. Tālāk ir biznesa ideja, kā mēs varam to īstenot. Tas nozīmē, ka ir vajadzīga komanda. Tālāk tad skolēni atrod savus draugus vai klases biedrus vai skolas biedrus, kuri māk labāk darīt lietas, kā viņi paši to varētu mācīt. Vai nu tā ir programmēšana, ja ir jārada, kas vai jāveido mājaslapa, vai tie ir sociālie tīkli, vai tieši ražošanā ir nepieciešama papildus spēka. Tas nozīmē, ka skolēnu mācību uzņēmumā tiek veidota komanda. Tad, protams, notiek viss ražošanas process, un tad visbeidzot mēs nonākam līdz praktiskajai darbībai, kur notiek pārdošana, reāla saražoto preču vai pakalpojumu pārdošana, kur mums ir sadarbība ar tirdzniecības centriem. Rīgā tā notiek Domini Shopping, kur skolēni stāv blakus reāliem uzņēmējiem, pārdod savu preci, iegūst pirmo pārdošanas pieredzi, pirmo biznesa garšu, kā ir pelnīt naudu. Ieejot Lija mājaslapā, es esmu pamanījis, ka jūs piedāvājat palīdzēšanas programmas, bet sakiet man lūdzu, kā jūs varat palīdzēt jaunietim, kuram ir sapnis kļūt par uzņēmēju? Jā, tiešām palīdzības ir ļoti daudz, un Lijā mājaslapā to visu var atrast. Principā, man liekas, šobrīd ir šīs palīdzības tiešām pietiekami. Atliek tikai meklēt un piedalīties tajā visā. Šobrīd no aktuālākā es varētu minēt, ir jau sācies projekts, kas saucās Idejkauss. Un tieši aicināt visus jauniešus, visus, kas grib izmēģināt sevi biznesā un pierādīt savus biznesa idejas dzīvotspēju, piedalīties šajā projektā, kur būs, protams, saņemta palīdzība šīs biznesa idejas validācijā, būs padomi, būs eksperti, būs viss tas, kas ir vajadzīgs jaunam uzņēmējam, lai viņš saprastu, ko viņš šajā biznesā darīs. Un tas ir tiešām
neatsverami, jo mēs ļoti bieži runājam par finanšu atbalstu, bet man liekas, tikpat svarīgs, ja ne svarīgāks, bieži vien ir tieši šis nefinanšu atbalsts, kas ir konsultācijas, palīdzība, jo cilvēks ar naudu tāpat meklēs, kur to naudu likt. Bet, ja jau es ierunāju par naudu, tad arī šajā projektā ir iespējams saņemt finansiālo atbalstu, tātad tās būs naudas balvas, un var uzreiz arī pateikt, ka nemazas pirmā vieta dabū 10 000 balvā, lai realizētu savu biznesu. Un tāpat arī runā ar pieredzējušiem ekspertiem, ar mentoriem, iemācās prezentēt sevi. Var sakot, tas būs viss tas, lai šis jaunietis vai jebkurš interesants, kas grib pierādīt savu biznesa ideju, varētu viņu realizēt. Kas var piedalīties konkursā Ideju kauss un kā es varu pieteikt savu ideju? Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs cilvēks, jaunietis, vienalga, kurš interesants, kurš gribēja, kā jau es teicu, kurš grib realizēt savu ideju. Un pieteikties var caur mājaslapu Business.gov.lv vai caur Ideju kauss LV, atrast šo informāciju. Diezgan vienkārši pieteikums un, principā, galvenais ir vēlme un griba un gatavība to realizēt. Cik daudz skolānu katru gadu iesaistās? Junior Achievement ir vairāk kā 360 skolās visā Latvijā. Mēs dodam iespēju 120 000 skolānu apgūt šīs praktiskās prasmes. Bet ēnu dienā, ja mēs skatāmies vispār uz programmām, tad ēnu dienā dodas virs 30 000 skolēnu. Skolēnu mācību uzņēmumā tie ir aptuveni 5000 skolēni gadā, kuri apgūst konkrēti šo programmu. Bet tad, protams, ir neskaitām mācību materiāli, metodes, kuras paralēli gadā tiek vēl nodrošinātas skolām. Līdz ar to tādu precīzu skaitu mēs nepateiksim, bet mēs zinām to, ka mācību uzņēmumā tie ir vidēji 5000 skolēni gadā, kuri apgūst šo praktisko pieredzi un dibina uzņēmumus. Skaitliskā ziņā tie ir šie 1500, 1600 uzņēmumi, kur katru gadu top no jauna ar unikālām idejām, un tas radošums ir, es teiktu, neaprakstāms. Mums pirmajā raidījumā bija intervija ar ministru, un viņš mums pastāstīja, ka ir jau mācību uzņēmumā pirmie miljonāri. Kāda bija jūsu reakcija, kad jūs šo pirmo reizi dzirdējāt? Kopumā tas ir milzīgs prieks un gandarījums par programmu, cik veiksmīgi viņi īstenojās. Es teiktu, ka tie ir programmas absolventi. Ne tieši programmas laikā skolēni nenopelna miljonus, tas ir fakts, bet ir pirmie miljonāri, kuri dažus gadus pēc programmas absolvēšanas attīsta savas idejas un rezultātā nopelna miljonus. Tādi gadījumi ir, kur 22-gadīgi mūsu programmu absolventi, 26-gadīgi, kuriem ir uzņēmumi, kuri apgrozījums pārsniedz miljonu un atsevišķā gadījumā pat peļņa pārsniedz miljonu. Līdz ar to, protams, tas ir tas gandarījums un lepnums, daļ kā mēs šo daram, jo galu galā tas veicina mūsu valsts ekonomiku, labklājību, maksājam nodokļus, tiek nodarbināti darbinieki, un tas viss ir pateicoties faktiski šāda veida programmai, viņu pirmā biznesa pieredze, motivēšana un vēlme darboties uzņēmēju darbībā. Un, protams, tas ir lepnums un prieks par to, ka mums ir šādi absolventi. Kā rīkoties jaunietiem, kuram ir sava biznesa ideja, un viņš viņu vēlas realizēt? Vai LIE piedāvā kādas konsultācijas vai mentoru atbalstu? Pirmkārt, jaunietim, protams, ir jāsāk rīkoties. Tas ir viens no svarīgākajām, lai viņš būtu uzņēmīgs, lai viņš ir gatavs realizēt šo ideju, mācīties, konsultēties, tvert visu sevi, un tad šī ideja varēs tikt realizēta. Protams, mēs piedāvājam konsultācijas, mēs vienmēr līdz šim un arī šobrīd jauniešus un ne tikai jauniešus konsultējam, stāstam savu pieredzi, jo mums šī pieredze ir diezgan bagāta. Un, protams, neatsakam nevienam, kuram ir laba ideja, cenšamies viņu ievirzīt šai pareizajā domāšanā, jo tas ir ļoti būtisks atbalsts tieši šie mentori, šie speciālisti, jo, kā jau es teicu, bieži vien nauda nav tas galvenais, nauda atradīsies, bet tieši šī palīdzības roka no mūsu puses noteikti būs sagaidāma. Jūs rīkojat arī hackathonus un tech track programmu. Vai pastāstīsiet vairāk? Jā, tad šīs programmas ir ar mērķi veicināt, lai skolēniem veidojas tādas biznesa idejas ar augstu pievienoto vērtību, kas ir vairāk domāts par STEM zinātnēm, lai tas iekļauj gan inženierzinātnes, gan fiziku, gan ķīmiju, lai top produkti vai pakalpojumi, kas nākotnē varētu pārtapt par nākamajiem vienradžiem. Un mēs apzināmies to, ka skolas laikā to ir grūti panākt bez papildus atbalsta.
Un līdz ar to tad tiek veidot šādas programmas, kā piemēram Techtrak programma, kurai tiek nodrošināti mentori, balstoties uz skolēnu ideju. Piemēram, pagājušajā gadā viena no komandām bija Fukorium, kuri ražoja mākslīgo ādu no augu valsts izcelsmes materiāliem, respektīvi no āboliem mēs varam saražot ādu. Viņi pat nezināja, kā tehniski to var dzīvē īstenot, tad šajā gadījumā mums nāk palīgā Rīgas Tehniskās universitātes visi, ne faktiski visi, bet mācību spēku un atbalsts, kas palīdz viņiem šo dzīvē īstenot un pastāstīt, kā to izdarīt, līdz mēs nonākam līdz reālam prototipam. Un šādām idejām, piemeklējot atbilstošus mentorus, mēs varam radīt izcilus, dzīvotspējīgus prototipus, kuriem piesaistot tālāk investīcijas, viņi var izaugt par tiešām lieliem globāliem uzņēmumiem. Savukārt hakatoni, mēs zinām to, ka bizness bez naudas nav bizness, biznesā nauda ir kā degviela mašīnai. Ja mums nav degviela, mašīna neiet. Un savā ziņā biznesā ir tieši tāpat mācību uzņēmumos, ja mēs gribam, lai top mācību uzņēmumi, kuri nākotnē varētu eksportēt, ieiet starptautiskos tirgos, tad viņiem ir vajadzīgs pamatkapitāls, lai attīstītu maksimāli labu produktu, un tam ir vajadzīga nauda. Un šajā gadījumā tad mēs organizējam arī hakatonus mācību gadu laikā, tie ir arī starptautiski hakatoni, kur skolēni var iegūt naudas līdzekļus, uzvarot, tie ir pat vairāk 1000 eiro, kurus viņi var tālāk likt lietā savu biznesa īstenošanai un attīstībai. Tādēļ, jā, šīs ir tās papildus programmas, ko mēs īstenojam mācību uzņēmumiem, bet tas mērķis tiešām ir, lai taptu uzņēmumi ar augstu pievienoto vērtību, STEM zinātnēs, lai viņi liktu lietā savas zināšanas un saprastu, kāpēc man ir jāmācās fizika, kāpēc man ir jāmācās programmēšana, ķīmija, jo tas var radīt tiešām biznesu, globālus biznesus ar ļoti augstu vērtību. Vai ir kāds ieteikums tiem cilvēkiem, kas vēl svārstās un baidās izmantot iespēju uzņēmējdarbībā? Tiem, kas svārstās, labākais ieteikums ir beigt svārstīties, jo bieži vien dzirdu no cilvēkiem, kas grib sevi izmēģināt uzņēmējdarbībā, frāzi, ka šobrīd nav īstais laiks. Šobrīd nav īstais laiks, gada laiks, nav īstie gadi, nav īstais brīdis, priekšā mācības vai priekšā darbs un ģimene un tā tālāk. Un šajā sakarā es gribētu teikt, ka šāds īstais brīdis tādā gadījumā var nepienākt vispār, jo visu laiku būs kaut kādas citas prioritātes. Ja ir ideja, ka uzņēmējdarbība ir jāveic un gribās to darīt, tad būtu jāsāk realizēt tajā brīdī, kad cilvēks tiešām jūt šo gatavību. Jo īstais brīdis atradīsies, padomdevēji atradīsies, atbalsts būs, finanses noteikti būs. Un galvenais ir sākt, jo vienu brīdī jau šī ideja iespējams vairs nebūs aktuāla. Tāpēc mans aicinājums vienmēr jauniešiem, kas ir gatavi, vai viņiem skolā ir šī ideja radusies, vai viņiem kaut kur augstskolās ir doma, ka varētu kaut ko pasākt, nebaidīties, sākt meklēt informāciju, gala beigās atrast arī LIA padomdevējus un realizēt. Un tas, kurš pirmais realizēs, tas pirmais būs ar biznesu. Kā redzams, uzņēmējdarbība ir ne tikai ceļš uz neatkarīgu un nemitīgu izaugsmi, bet arī uz patstāvīgu dažādu procesu analīzi un rēķināšanu, kā arī, protams, atbildību darbinieku un valsts priekšā. Latvijā ir pieejams plašs valsts atbalsts, kas palīdz jauniešiem veikt pirmos soļus šajā virzienā. Neatkarīgi no tā, vai tu vēlies sākt ar mācību uzņēmumu vai uzreiz pieķerties pie lielā īstā biznesa, ir tik daudz dažādi resursi un cilvēki, kas tev var palīdzēt tikt pie saviem sapņiem. Kā piemēram 16. septembrī tiks atklāta inkubācijas programma, kurā uzņēmumiem būs iespējas saņemt gan grantus, gan arī cita veida dažādu atbalstu, lai attīstītu savu biznesu un idejas. Savukārt pieteikšanās inovatīvo biznesa ideju konkursam Ideju kauss turpināsies vēl līdz 22. septembrim. Un šī konkursa dalībnieki ne tikai varēs papildināt savas zināšanas, bet arī pretendēt uz naudas balvām no 40 000 eiro liela Ideju kausa balvu fonda. Bet atcerieties, ka galvenais ir darīt, nebaidīties no dažādiem izaicinājumiem un šķēršļiem, jo viņi vienmēr būs. Un, protams, izmantot visas savas dotās iespējas un resursus.